Go Red for Women. Tā ir tāda sieviešu sirds veselības veicināšanas kustība, kur ir radījusi Pasaules sirds federācija. Un tagad šai kustībai ir pievienojusies arī Latvijas kardiologu biedrība. Pasaulē šī kustība Go Red for Women rīko visdažādākos pasākumus. Tās ir sarkanas izstādes, sarkanas izsoles, kurās tiek izsolīti sarkani tērpi un tikai sarkani aksesuāri. Sarkanas modes skates, tiek veidotas sarkanas buķu dobes, tiek izgaismots ēkas sarkanā krāsā un notiek sarkanās iepirkšanās. Un Spice savām pircējām ir sagādājis arī atbalstot šo kustību pārsteigumu. 100 unikāla dizaina kleitas, kuras ir radījusi dizainere Alise Trautmane. Tā kā vesels 3 nedēļas iepērkoties Spicē, būs iespēja laimēt uzreiz šeit pat vienu no šīm 100 kleitām, kuru dizaineri speciāli katrai dāmai uzšūs. Kādreiz Amerikā staigādams, es redzēju, ka tur tādi kungi piesprauduši tādas sarkanas sieviešu zābaciņus pie žaketes jaunu un tā. Un tad es domāju, ka es tie pa žābaciņiem, es atvedu viņus uz Rīgu. Tad man paskaidroja, ka es neko nesaprotu, ja tie no zābaciņu tās ir kleitiņas sarkanas. Nu, tad man bija interesanti, kas tās ir pa kleitiņām. Go Red kustība, Go Red for Women. Īstenībā nav pārāk veca tā kustība, viņas tie gadi ir 10. Man, strādājot savā profesijā, nemitīgi iejūtoties lomās, lielākoties tēlos, kuri beigās mirst, ar salauztu sirdi, fiziskie iemesli ir cita lieta. Sievietei ir, protams, bet tas ir dabiski, rūpēties par veselību, pareizi uzturu, rūpēties par savu sirdi, kustēties, labi izskatīties, bet ļoti svarīgi ir šis iekšējais miers vai laimes sajūta. Ja pie jums pienāktu Dievs un pateiktu, es pavēlu tev šajā dzīvē visu mūžu būt laimīgam, ko tu darītu? Es pavēlu jums, sievietes, visu mūžu būt laimīgām. Izdomājiet, ko jūs darīsiet. Cenšos ievērot mēru visā, jo īstenībā tas, kas ir laba veselībai, mērenība un tāda apdomība, tas viss nedara manā tiešajā profesijā mākslā. Tur ar mērenību nebūs līdzēts. Tur ir tā visu vai neko. Un no sirds, un ar dvēseli, un ar siltu sirdi. Tas ir ļoti labs pasākums, ļoti labs veids, kā pievērst uzmanību, jo dzīves vērtība ir tās skaistumā, un tāpēc dzīvojiet skaisti. Un es novēlu arī rīt, parīt un citas dienas visiem darīt labus darbus, tad mūsu sirds būs labākas, veselākas un mīlošākas. Es ļoti priecīgs par Spici, kas piekrīt šādam pasākumam. Es ļoti priecīgs par to komandu, kas to darīja, un, protams, par tām kundzēm, kas tā atsaucās, un jūs redzat, kā tas rezultējas tiešām ārkārtīgi interesantās bildēs, tādās, man tāda modes, kā tu visu, man liekas, tas ir forši, tas ir tā, kā vajag dzīvi uztvert, ka mēs arī par nopietnām lietām varam kādreiz parunāt vieglāk.